Taisīsim jaunu darbiņu. Eņģelīti. Mums vajadzēs mazu lēlītes galvu, vienu skaistu puķīti, diegus, riņķi, kur mest virsū diedziņus, ja? Tad mēs nogriežam šādu diedziņu, liekam cilpiņu un cilpiņai cauri izvelkam abus diedziņus. Un tā mēs uzmetam katram spārniņa pa 20 diedziņiem. Kad ir viss uzmests, tad mēs taisam apmetumu uz vienu diedziņu, ja? Šādi taisna, ripulītes vienu diedziņu, metam 2 reizes. Tā viens ir centrālais, turam tādā virzienā, un ap to metam 2 reizes cauri. 1 un 2. Un tā katru diedziņu mums izveidojās garais apmetiena tāds diedziņš. Tad mēs ņemam 4 diedziņus. Četrus diedziņus ņemsim, lai iznāktu mums grieztā pīnīte būs jāpina. Ņemam 4 diedziņus un liekam no labās puses un to pāri un izvelkam caur šejieni ārā un pievelkam. Un tā no vienas puses visu laiku liekam. Veidojās mums grieztā pīnīte, un ja viņa griežās, ir jāļauj griezties. Tā mēs pinam. Uzlikšu, lai jūs redzat. Grieztā pīnīte mums pīsies. Liekam labo pāri. Un griež. Pinam. Jā. Viņš smuki mums grib griezties, tad ļaujam griezties. Vienkārši samainam diedziņus katru savu pusi un atkal tālāk pinam. Pievelkam klāt un atkal pinam. Pievelkam klāt un atkal pinam. Veidojās grieztais. Eņģelim augšdaļā grieztā pīnīte būs garāka. Un ar katru nākošo pīnīti būs arvien īsāka, lai tie spārniņi veidotos smuki. Šī būs pati garākā pirmā. Garākā pīnīte.
Nākošos 4 ņemam. Un atkal veicam griezto pīnīti. Bet tā būs īsāka pa pirmo, ja? Tā mēs pinam visu laiku tās pīnītes pa 4 pa 4. Vienā pusē es esmu jau uztaisījis gatavu. Lūk, šādi viņa izskatīsies. Te ir garāks, te ir īsāks, īsāks. Un pavisam. Tad mēs to apmetumu metam vienu rindu. Otra rinda bišķi īsāka. Trešā rinda pavisam īsāka. Lai aiziet spārniņi. Kā eņģelim pienākās, ja? Tad mēs turpināsim pīt. Būs smuki spārniņi. Un eņģelīts mums būs vidū. Ja? Pēc tam parādīšu nākošā video.